Labdien, mani sauc Ginta Rasa. Esmu no Ventspils Reis. Uzņēmumā strādāju par personāla daļas vadītāju un integrētās vadības sistēmas vadītāju. Šodien jums pastāstīšu par uzņēmuma apmācības praksi autobusu vadītājiem konkursu profesionālas meistarības pilnveidošanai. Uzņēmums ir 4 gadus atzīts kā drošākais pasažieru pārvadātājs Latvijā. Un devīze mums ir brauciet droši. Vispirms jau bija konkurss un devīze mums principā šādi ir 3 gadus. Tātad uzņēmuma galvenie virzieni, lai būtu skaidrs, ar ko mēs nodarbojamies. Mēs pārvadājam pasažierus Ventspils pilsētā un veicam arī starppilsētas maršrutus. Mums arī mūsu pāraudzībā ir Ventspils autoosta, notiek pie mums autobusu mazgāšana un arī citu smago automašīnu mazgāšana. Izzīrējam mēs telpas un laukumu nomas. Tad uzņēmuma vīzija ir strādāt droši, atbilstoši no standartiem, jo uzņēmumam ir 3 ISO starptautiski atzīti standarti. Tas ir 14001 un OHSAS un 9001 kvalitātes vadības standarts. Kā prioritāte tātad uzņēmumā ir drošums. Kā visu to realizēt un noturēt līmenī, kā mēs esam paši izvirzījuši, tad mēs arī nonācām pie domas, ka kaut ko mums vajag darīt. Kaut kādas iekšējās apmācības, šoferi mums ir 80, pavisam kopā darbinieki ir 140, tad mēs ar katru šoferi pat varam individuāli visu izrunāt, aprunāties. Nav mums liels, samērā liels uzņēmums, principā esam vidējs. Tad primārais, kāpēc mēs gribējām tādu konkursu rīkot, mēs gribējām atjaunot autotransportu darbinieku dienu, kas pirms tam tika svinēta oktobra pēdējā svētdienā. Un arī tāpat laikā vēlējāmies paaugstināt autobusu vadītāju prestižu, jo, kā zināms, mūsu laikos jaunieši uz autobusu vadītāju, tiesību kārtošana ir ļoti kūtri, un mēs gribam kaut kā stimulēt viņus. Arī rīkojot šos konkursus, tāpat laikā notiek atklāto durvju dienas, ar ko mēs arī iepazīstinām visus interesantus, gan pasažieri, gan pārējo sabiedrību. Vēlējamies arī ar konkursu motivēt darbiniekus paaugstināt kvalifikāciju, jo zināmā mērā šis konkurss arī ir kā sacensības. Darbiniekiem arī šis konkurss, kā tas jau ir pierādījies vairākus gadus, ļauj paskatīties arī uz citu autobusu vadītāju, salīdzināt sevi ar viņa sasniegto līmeni, ar viņa profesionālismu. Un arī tad vēlamies arī rosināt darbiniekiem mūža izglītību, jo mācīties nekad nav par vēlu. Tad meistarības konkurss mums jau notiek no 2007. gada. Uzņēmumā viņš ir kļūst par tradīciju. Šogad mēs svinam 10. gadu. Arī šogad, piedaloties konkursā, mēs šoferīšiem jau katrā kārtā apdodam balvas par izcīnītām vietām gan braukšanā, gan teorijā. Konkurss sastāv no vairākām daļām. Ceļu satiksmes noteikumu zināšana un braukšana. Dalību konkursus arī autobusu vadītājiem dod papildus kā tādu motivāciju paaugstināt savu profesionālismu un par to saņemt arī papildus piemaksas pie darba algas. Arī šis konkurss ir jau izveidojies kā laba praksa citiem pārvadātājiem. Talsu autotransports ir pārņēmis šo praksi, Dobeles pasažieru pārvadātāji šoreiz bija atbraukuši ciemos pie mums, arī viņu šoferi piedalījās braukšanā, kā arī autotransporta direkcija ir atzinīgi novērtēja šo rīkoto konkursu. No šoferiem piedaloties konkursā ir dzirdētas, vārmetumi, kāpēc man atkal vajag to. Bet, katru gadu tas notiek, un tie šoferi, parunā, bet tomēr piedalās tie cilvēki. Meistarības konkursa tagad vakar mums notiek konkurss 3 kārtās katru gadu, jo šoferi ir daudz, lai darbs noritētu uz līnijas un neatrautu
neizmainītu reisus, mums notiek paralēli tas viss. Tiek izstrādāts nolikums, mums ir schēma, brauc ar lielo autobusu, brauc ar mazo autobusu, un paralēli tie pašās dienās notiek tad CSDD teorijas testu kārtošana mājaslapā D kategorijai. Visi šoferi ir iepazīstināti ar nolikumu, ar braukšanas schēmām. Konkursā pārbauda ar ikdienas darbu saistītas lietas. Te ir bilde, kā piebraukt pie pieturas. Iebraukt garažā, arī ir garaža uzlikta, vismazākais tas izmērs, lai nenogāstu mietiņus. Te ir uzbraukt uz bedres un arī autobusu gabarīti izjūtas, lai maksimāli tuvāk piebrauktu. Tas arī gabarīti izjūta ir. Mēs saucam to par vīnu pagrabiņu. Tad ir piebraukšana pie stop līnijas. Te ir ceļu satiksmes drošības testa kārtošana, šoferīšu 2 kārtu, tas tagad arī bija aizvakar. Tagad būs, es parādīšu vienu video, kur jūs varēsiet redzēt, kā tas reāli notiek. Tagad arī tas 31. maijā ir uzfilmēts. Ļoti sveiks, tur ar vairākiem autobusiem varēs redzēt, ka mainās numurzīmes autobusiem. Vidēji var izbraukt 4-5 minūtes. Man liekas, kad bija 4 kaut kādas sekundes, kas vakar bija uzvarētājas braukšanā veiklības. Piedaloties meistarības konkursā, arī šie rezultāti tiek vērtēti šajā piemaksā, bet arī vēl iet citi vērtējumi, kā atsaucība, disciplīna, avāriju skaits, universālums. Tas universālums tiek vērtēts tamdēļ, lai dispečeri arī zinātu, vai tas šofers var braukt šodien ar lielo un mazo autobusu, jo tomēr atkal gabarīti, atkal citi maršruti. Apkalpošanas kultūru mēs augstu vērtējam vēl. Šoferiem arī mēs piešķiram balvas. Mums ir jau no 12. gada tāds nominācija 1000 miljonus kilometru ar Ventspils reisu. Katru gadu jaunā gadā mēs apbalvojam tos cilvēkus. Arī par stabilu augstu profesionalitāti un gada labākais braucējs. Te no 13. gada redzam. Tas man būtu viss. Paldies! Liels paldies, Ginta, par stāstu. Varbūt kādi jautājumi? Autovadītājiem ir obligāts, vai tas ir brīvprātīgi princips? Mēs tā kā sakam, brīvprātīgi obligāts, nebet. Vai jūs vadītājiem pievēršat uzmanību arī par ekonomisku braukšanu un degvielas taupīšanu? Jā, mums arī katru gadu notiek apmācības ekonomiskā un drošā braukšanā.
Arī piedaloties konkursā katru gadu drošākais pārvadātājs. Mēs arī šogad ieguvām 2 balvas. Mūsu 2 šoferi brauca uz Austriju uz drošu autopoligonu, tad apgūt drošas braukšanas prasmes. No jau 4 gadus pēc kārtas, principā katru gadu pa 2 šoferiem. Tas mums tā kā, un arī uz vietas Latvijā. Varbūt vēl kāds jautājums? Tiešām ļoti interesanta iniciatīva un vērtīgs veids, kā tādu konkursu un tādu pozitīvu motivāciju celt prasmes darbiniekiem. Jūs minējāt, ka dažkārt viņi tā kā iebilst, jā. Vai tas nevarētu būt saistīts ar to, ka viņi kādos brīžos uztver to kā tādu savu spēju pārbaudi un kā kontrolu darbu? Un varbūt kas ir tās lietas, ko jūs darat, lai tā nebūtu? Lai nevis uz kā kontroldarbs, mums tās balvas, tās piemaksas, es domāju, kad arī tas ir stimuls, es neteikšu, ka nauda tagad, tas ir vislielākā motivācija, tā pati publiskā atzinība, ja, autobusu vadītājiem, un arī to, ka mēs iznesam uz āru to viņa profesiju un gribam parādīt arī jauniešiem. Principā arī mums ir darba līgumā jauniem šoferiem stājoties darbā, mēs jau arī iekļaujam tādu punktu, ka viņam ik gadus ir jāpaukstina savu profesionālā meistarību, piedaloties tad uzņēmumu rīkotajos konkursos. Tiem iepriekšējiem pieņemt, kas pirms 2007. gada, tiem tā kā nebija, mēs tā kā nevēlējāmies tā uzrakstīt vienošanos, vai tagad mēs, bet tie šoferi mums labprāt piedalās, jā. Attiecībā par to, kāpēc vispār ir jārīko un kāpēc jāpārbauda un jākontrolē, tad arī noslēgtie pārvadājumi līgumi to pieprasa. Tajos ir iekļauti tie punkti, ka uzņēmums, kas organizē pasažieru pārvadājumus, viņam ir ne tikai tiesības, bet ir pat pienākums pieprasīt, lai mācītos, lai paaugstinātu kvalifikāciju un arī tiesības pārbaudīt to, vai autobusu vadītājs to ir darījis. Vai darbiniekiem ir iespēja, viņi zina, ka būs sacensības, vai viņam iespēja saulaicīgi ir pamēģināt to visu? Jā, ir. Pašiem trenažieriem, kas tur ir, vai tas viņam jādara ir? Nē, ir iespējams izmēģināt. Nē, ir iespējams. Mums ir kustības drošības instruktors, kas pats regulāri arī apzvana šoferus, vai viņš nevēlās, jo viņš zina, ka tas šoferītis šoreiz ir pieteicies uz liels vietīglības autobusu, viņš pirms tam nav braucis un labprāt, jā, notiek tie testa braucieni pirms tam. Jā, jūs minējāt arī to, ka faktiski šis konkurss šoferiem notiek paralēli arī darbam. Jo ir citi, kas brauc uz autobusiem, un citi, kas tajā laikā piedalās konkursā, bet faktiski tā, skatoties arī no malas, tā tiešām izskatās arī tāda, savā ziņā tas pat ir šovs. Jā. Un varbūt pat būtu arī motivējoši topošajiem autobusu šoferiem vai plašākai sabiedrībai, varbūt autobusu ģimenēm, atbalstīt ar tādu fanu pulciņu. Mēs arī aicinām autobusu vadītājus ņemt uz šo pasākumu līdzā bērnus. Bērni var braukt autobusā līdzā, jā. Jā, mēs arī piedalāmies Zebrā vēl arī. Mēs esam piedalījušies jaunu autobusu vadītāju, kā viņš pareizi saucās, konkursu. Tāpēc vadītājs. Tātad mūsu autobusu vadītāju profesionālās meistarības konkursu laikā mēs esam aicinājuši pie sevīm arī ciemiņus no televīzijas raidījuma Zebra. Viņiem ir īpaši satiksmes drošības stendi, kur var pārbaudīt, kā tas ir, kad tu esi dzēris, uzliekot speciālas brilles, ja tad kā pareizi izkāpt no transporta līdzekļa, ja tas ir avarējis, apgāzies tātad uz jumta, ja, lai sevi netraumētu. Un tad, kad mēs organizējām šos pasākumus, speciāli tika sūtīti arī aicināti tieši ģimenes locekļi un arī cilvēki no malas. Un kā jau Ginta teica, jebkurš konkurss, kas mums notiek, tā ir atvērto durvju diena un iedzīvotāja informācijas diena uzņēmumā, apvienojot to visu kopā. Un tiešām atsaucība ir liela un cilvēki brauc un skatās un interesējās. Pēdējais konkurss notika no 9 līdz 6. Tā bija gara diena. Tad mums bija atbraukuši ciemiņi. No Nordeka bija un bija Dobeles pārvadātāji un vairāk. Un arī šoferis nebrauc tikai ar vienu autobusu. Viņš grib izmēģināt visus ar mazo, tad ar pilsētas lielo citāro, kam ir zemā grīda, vēl ar tālsatiksmes, ar parasto kārbu, ar automātisko kārbu. Tur arī bija redzēt, jūs šovu elements ir tas setra kurva, kas arī ir aizgūts no pasaules čempionātiem.
Paldies liels. Varbūt vēl kāds jautājums? Paldies liels. Paldies. Paldies par stāstu. Jā, un mūsu izglītības sadaļa ir noslēgusies. Paldies par jūsu līdzdalību, par jautājumiem, par komentāriem. Var tiešām redzēt, ka apmācību attīstības un izglītības jautājumi ir būtiski. Un cerams arī, ka šie stāsti, ko mēs šodien dzirdējām, ka tas būs arī mums katram kāda iedvesma, kaut kāds atziņas grauds un ideja, ko paņemt līdzi no šodienas. Un noslēgumā atgādinu, protams, par iespēju novērtēt un arī izmantot, tepat aiz durvīm ir fotosiena, var nofotografēties kādu mirkli par piemiņu no Atbildīgi ideju tirgus. Tāpat arī aiziet un paskatīties, kas tad ir sajūtu gids. Paldies liels, ka bijāt šodien un lai veiksmīga dienas atlikusī daļa.